Viens no Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra Liepājas RAS būtiskākajiem darbības virzieniem ir sabiedrības informēšana un atbildīgas attieksmes pret vidi veidošana. Lai to īstenot, centrs nodrošina bezmaksas ekskursijas atkritumu poligonā, kā arī vidusskolas izglītojošās nodarbības par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu, resursu efektīvu izmantošanu, tekstilu atkritumiem un citiem ilgspējīgiem risinājumiem. Projekta STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas somu ietvaros Vaiņots vidusskolas skolotājus un skolēni apmeklē Liepājas reģionālo atkrituma apsaimniekošanas centru un sadzīves atkrituma poligonu Ķīvītis, lai piedalītos vides dienu apmācībās. To laikā tika aplūkots dažādas ar atkrituma apsaimniekošanu saistītas tēmas, tostarp pārtikas atkritumi, tekstila atkritumi, resursu atkārtot izmantošana un citas ilgspējīgas vides prakses. Viņi iepazīst atkrituma poligonu darbību un uzzina, kā tad tiek apsaimniekoti atkritumi. Un, protams, arī praktiskās nodarbības, kur viņi praktiski iemācās gan atkritumu šķirot, gan izdomāt, kā tad lietas izmantot atkārtot, lai tās nenonāktu atkritumos. Šādas nodarbības ir pieejamas visu caur gadu. Skolas var braukt pie mums, bērnu dārzi. Vecuma grupas pie mums brauc dažādas, sākot no pirmsizglītības iestādēm līdz pat uzņēmumu darbiniekiem. Arī ir mums atvērtās ekskursijas, tās vairāk ir vasaras sezonā, sestdienās, kur ģimenes var braukt pie mums un uzzināt, kas pie mums notiek. Arī mēs pielāgojamies katrai vecuma grupai, lai katrs varētu uzzināt to, kas viņam ir svarīgākais. Hartmanis stāsta, ka bērni šķiro labāk un lielākoties to prot visi. Bieži vien bērni atbrauc līdz poligonam ar jautājumu, kā es varu šķirot labāk. Lai bērni spētu labāk šķirot, vides dienas apmeklējumā viņiem ir iespējams uzzināt, kā pareizi to šķirot, apsaimniekot un lai noskaidrotu, kur tad beigās tie atkritumi nonāk. Šogad Liepājas RAS ir iesaistījis vairāk nekā 10 000 personu dažādās aktivitātēs, kas ir 124% pieaugums salīdzinājumā ar pērno gadu. Vai nav šis priekšstats, ka atkrituma konteiners ir melnais caurums, ka mēs tikai izmetam atkritumus, bet lai redzētu to reālo situāciju, kur tad viņi nonāk pie mums atkrituma poligonā, kā viņi tiek apstrādāti un kur tad nonāk tie atkritumi, kurus vēl var pārstrādāt un kur nonāk atkritumi, ko vairs nevar pārstrādāt. Uzņēmums arī aktīvi dodas pie iedzīvotājiem. Tiek rīkots izbraukumi vides dienas skolās, bērndārzos un uzņēmumos, kā arī piedalās dažādos reģionu pasākumos. Saules pilsētas svētki, mednieku svētki Medzē, vasaras uzrāvienas Dubiņos, jūras svētki Liepājā, pilsētas svētki Vērgalē, tēvdiena Redenā, kā arī pasākums Ražots Liepājā. Vaiņots vidusskola ar Liepājas RAS ir jau bijusi iepriekšēja sadarbība pagājušo gadu, kad piedalījās konkursā par bioatkritumiem. Skolas pārstāv atzīst, ka cenšas izmantot vairāk iespēju, kur skolēni var izzināt atkritumus, to apsaimniekošanu un pārstrādi. Mums vispār dabas zinībās ir patreiz tēma par atkritumiem, atkritumu šķirošanu, to pārstrādi. Un piedāvā mums STEM projektu šo te nodarbību, un mēs izmantojam šo iespēju atbraukt, un ceļš nav tāls, un uzzināt kaut ko vairāk, nevis tikai teorētiski, bet arī praktiski. Mēs paši esam ekoskola, Vaiņotas vidusskola, un līdz ar to mums jau tādas iestrādes ir šī te atkritumu šķirošanā un zaļajā dzīvē. Tā kā pamazām, es domāju, pieradinām arī šos bērnus domāt un arī, ne tikai domāt, bet arī rīkoties zaļi. Jauno paudzi izglītojam, lai pasauli saglabētu tādu, kāda viņa ir domāta, un arī nākošām paudzēm. Sabiedrības attieksme mainās, to var novērot gan šķiroto atkritumu daudzuma pieaugumā, gan palielināt interesi par izglītojošām nodarbībām. Nākotnes plānos Liepājas RAS ir iecerējis attīstīt vides izglītības centru ar mērķi sasniegt vēl plašāku sabiedrības daļu un dot ieguldījumu ilgspējīgās domāšanas veicināšanā.